Čau, čau! Sveiciens visiem no manas virtuves Meksikā. Šodien kopā ar jums gribu pagatavot viselementārākās un garšīgākās vafelītes. Kāpēc dalos ar šo recepti? Jo, ziniet, jo ilgāk es dzīvoju, jo vairāk es iemīlu vienkāršību savā ēdienā, ko es ēdu. Un jo vairāk es aizdomājos par to, cik daudz vitamīni un cik bagāts ar nutrientiem un vajadzīgām aminoskābēm un vielām ēdiens, ko es taisu, ko es ēdu, ko es uzņemu, satur. Tāpēc es priekš sevis esmu uztaisījusi tādu kā challenge. Es negribu pirkt veikalā maizi, bet man ļoti no rītiem garšo ēst maizīti kopā ar olu un avokādo, tādu kā avokado toast with egg. Es esmu iegādājusies jau karsta. Es viņu te karsēju. Tādu super kompaktu Tefal 3-1 vafeļu taisītāju, maizīšu taisītāju un panīnī taisītāju. Un šodien kopā ar jums es gribu izveidot vafeles tikai no 4 sastāvdaļām. Kas mums būs nepieciešams? Man šeit jau ir sagriezti 2 burkāni, 1 ola. Tad, ko es izmantoju parasti? Es cenšos izmantot mandeļu miltus. Kāpēc mandeļu miltus? Tāpēc, ka viņi ir bagāti. Jūs pat nevarat iedomāties, ar cik daudz vitamīniem, tāpat kā mandeļu rieksti. Jūs vēl varat izmantot, pieņemsim, koko miltus. Visvieglāk uztaisīt bez šaubām, ja jūs esat kādreiz kaut ko gatavojuši ar parastiem integrālu miltiem. Ar miltiem ir visvienkāršāk, un tās vafelītes, viņas ir tādas, ziniet, kā veikalā pirktas. Ar to jau vienmēr visvienkāršāk, visvieglāk. Ko es šodien darīšu? Es veikšu maisījumu. Es ņemšu 3 karotes mandeļu miltus un nedaudz pielikšu psilījumu hasku, lai regulētu to vajadzīgo konsistenci, bet izmantotu mazāk, kā saka, kalorijas un būtu vairāk diētiskās šķiedrvielas. Ļoti elementāri, ko mēs darām? Mēs liekam visus burkānus iekšā. Hops. Mēs breaking down the egg. Tā, liekam iekšā 3 tādas dāsnas karotes ar mandeļu miltiem. Tad, lai iespējams būtu uztaisīt vairāk tās vafeles, es šo konsistenci vēl atšķaidu nedaudz ar sojas pienu. Un, lai kompensētu to visu šķidrumu, ko es pievienoju, un lai tās vafeles stil būtu tādas ar biezu foršu tekstūru, kura nesalūst, es pielikšu nedaudz to psilījuma hasku. Es teikšu godīgi, es vienmēr visu daru uz aci, un es visas receptes tā kā adjust as I go. Ja es redzu, ka vajag nedaudz pielikt to biezumiņu, es pielieku psilījumu. Ja es redzu, ka vajag nedaudz liquid, es pielieku sojas pienu. Tā, blenderējam. Šeit mēs varam redzēt, ka mums no pirmās reizes tā konsistence sanāca tāda, kāda viņai ir jābūt, tāda bieza, forša. Tā, tagad liekam tādas dāsnas karotītes katrā vafeļu taisītāja maliņā. Es vienmēr ielieku mazāk, jo man patīk, ka tās vafelītes ir mazākas, nevis tādas lielas un četrkantainas, bet jūs skatāties, kā jums patīk. Nu, taisam ciet, un šeit man ir sarkanā gaismiņa, zaļā gaismiņa. Kad zaļā gaismiņa iedegsies, pirmā porcija būs gatava. Tā, tagad ir iedegusies zaļā gaismiņa. Es ņemu, man ir tādas knaiblītes. Taisam vaļā. Nu, cik skaistas mums vafelītes ir sanākušas. 1 vafelīte, 2 vafelīte. Nu, mūsu brokastis ir gatavas, un tagad parādīšu jums, kādā kombinācijā es šo visu ēdu. No tām visām sastāvdaļām mums sanāca tādas skaistas 5 vafeles. Solis numur 2. Es ar karotīti ņemu gatavo avokādo un uzsmērēju viņu uz tās vafelītes. Šādi te. Tad solis numur 2 man ļoti patīk ķiploku pulveris. Uzlieku ķiploku pulverīti, viņš iesūksies drīzumā. Tad melnie pipari.
Tad mēs sagriezīsim oliņu. Mums ir vajadzīgas tādas 4 daiviņas. Viņa vēl ir karsta, tāpēc nedaudz brūk. Uzliekam olu daiviņus virsū. Šādi te. Un pa virsu man iet rozā Himaleju sāls. Nu re, šāda skaista maizīte mums sanāk, lai labi garšo. Man šī kombinācija vienkārši fantastiski iet iekšā. Es esmu tas cilvēks, kuram vairāk patīk sāļās brokastis nekā saldās brokastis, un šī kombinācija ir vienkārši nenormālīgi fantastiska. Un mēs apvienojam gan veselīgos proteīnus, gan veselīgos taukus, un saņemam nepieciešamo daudzumu arī šķiedrvielu, lai palīdzētu tam visam viegli, ātri apstrādāties jau rīta sākumā, lai mums ir vieglums visas dienas garumā. Tā kā uz veselību un lai labi garšo. Atā!